Pirmā biznesa radio intervija. Lai uzzinātu par izglītības programmu Iespējamā misija, uz sarunu esmu aicinājusi Madaru Bitīti. Kur cilvēki var pieteikties tieši? Varbūt kādā mājaslapā, vai kāds viss notiek? Tas, kas mums ir ļoti svarīgi, lai skolā strādātu labākie, tiešām, kur ir mērķiecīgi motivēti to darīt. Un līdz ar to mums ir šīs 4 atlases kārtas, kur mēs izvērtējam katra interesanta kompetences un kritērijas, ka viņš tiešām būs šis labs skolotājs un gatavs mācīties un darīt labas lietas skolās. Līdz ar to pieteikuma anketa ir pirmā atlases kārta, kur var atrast mūsu mājaslapā piesakies.iespējamamisija.lv. Tur būs ļoti plaša informācija par to, kā viņu aizpildīt. Mums ir arī rekomendācijas, ko nozīmē labi aizpildīt pieteikuma anketa. Un tad tālāk jau arī informācija par nākošajām 3 kārtām. Tā kā viss ir atrodams mūsu mājaslapā un viss sākās ar pieteikšanos reģistrēties mūsu pieteikuma anketai. Bet arī jūs varētu vēlreiz atgādināt, kāds tas ir jūsu redzējumā, tas skolotājs, kas varētu tā kā pilnvērtīgi mācīt un mūsu nākošo paudzi, kāds tad ir viņš? Mums ir tādi svarīgākie kritēriji, tas, ko mēs arī visās šajās 4 atlases kārtās vērtējam, ir akadēmiskie sasniegumi, kad viņam pirmkārt interesē tas, ko viņš ir ieguvis un kad viņš pats aizrājās ar šo priekšmetu, ko viņš arī pats gribētu mācīt klasē. Tas ir viens. Otrs ir, mēs ļoti augstu vērtējam līdzinējos sasniegumus, dažādus, ko šis cilvēks ir darījis, darbojies pašpārvaldēs, korporācijās, dzied, dejo, jebkāda veida aktivitāti, kur mēs redzam, kur tas cilvēkam interesē darīt dažādas lietas, ne tikai, piemēram, mācīties studijās, bet arī visā šīs sabiedriskās aktivitātes vai arī profesionālajā jomā sasniegumi. Mēs skatāmies un novērtējam cilvēka motivāciju, kāpēc viņš vēlās pieteikties, kāds viņa redzējums, ko viņš vēlētos izdarīt šo 2 gadu laikā, konkrētajās klasēs un arī tīri savai izaugsmē. Mērķtiecība un neatlaidība, tas ir ļoti būtiski, ko mēs vērtējam. Vai šis cilvēks būs gatavs mainīties, kas arī ļoti būtiski, jo skolās būs katru dienu noteikti savi izaicinājumi. Un tad ir tas jautājums, ko cilvēks būs gatavs darīt un risināt šajā situācijā. Bet ja paskatās no otras puses, kā iespējamās misijas dalībnieks, ko es iegūšu, kādi būs mani tie iegūmi? Tie ir faktiski 3 tādi pīlāri, kā es saku, jo cilvēki, kas izvēlās un skatās uz savu potenciālo darba vietu, viens ir tas, vai šī vide būs man motivējoša, vai man būs izaugsmes iespējas, un vai es beigās arī gūšu gandarījumu no tām. Un pirmā lieta ir tas, ko mēs piedāvājam cilvēkiem mācības un atbalsts programmu, kas notiek paralēli šim pilnslodzes darbam skolā. Attīstīt mācības visu 2 gadu garumā noteikti, lai attīstītu šīs mācīšanas un vadības prasmes, kas mums noderēs skolā. Jums pārstāja cilvēki, dalībnieki, kas nav mācījušies kādā no pedagoģiskajām programmām iepriekš un varbūt nav arī pat domājuši, ka viņi varētu būt par skolotājiem, bet šajā reizē viņi saredz to izaicinājumu. Šis mācības un atbalsts tas ir viens ļoti vērtīgs iegūms, kas ir līderības attīstības programmas ietvaros. Papildus skolotāju algai mēs maksājam stipendiju jauniem iesaukumam, tie būs 200 eiro klāt skolotāju algai. Mēs arī varēsim šobrīd arī nodrošināt kvalifikāciju pēc 2 gadiem pedagoģijas jomā, un jūs pēc 2 gadiem arī varēsiet turpināt darbu strādāt skolā. Noteikti jūs gūsiet gandarījumu par to, ko jūs darat skolā, gan no bērnu atsauksmēm un arī personīgai izaugsmē. Iemācīties, kā vadīt veselu klasi, kā motivēt, sasniegt kopīgi kādus mērķus, un pēc tam šīs iegūtās prasmes jums noderēs neatkarīgi no tā, ko jūs darīsiet pēc šiem 2 gadiem. Tad es sanāk, ka šo pedagoģisko izglītību jūs arī piedāvājat papildus bez maksas? Pašlaik mēs faktiski finišā esam ar to, kad ministra kabineta noteikums jau ir veikti grozījumi, kad veidot šādu veidu programmu, kas ir mācības un atbalsts, ko mēs nodrošinām, būs šī tiesības strādāt skolā arī pēc šiem 2 gadiem. Tā kā pieteikšanās ir 3. marts, visu informācija iespējamā misija.lv un gan dalībnieku stāsti, kāpēc viņi to ir izvēlējušies un aicinām nākt un paveikt katru savu misiju un paveikt kaut ko nozīmīgu mūsu Latvijas sabiedrības labā. Aicināšu visus radioklausītājus, visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties un mācīsim nākamo mūsu paudzi. Jā, paldies. Paldies jums.